Apsties jautājums. Valters vai mans puķis. Vienu turpinām intervēt SFK spēlētāju. Šodien bija trešais kanāls piemērs vārdsargs intervijā, tas ir Dāvis. Un gribētu jautāt, kā tu vērtē šo sezonu pievienoties komandai? No grūti jau bija pievienoties, šķaļi dusmīgi, sit pa kājām treniņos, neļauj spēlēt. Vārtos ielīt tikai tāpēc, ka nebija cilvēki. Trenējuši vispār. Nevar izteikties kameras priekšā. Nebija labākais. Tā jau kopumā sezona izdevusies. Un vērtēja, ka nedaudz pašu komanda, ka nedaudz komanda nospēlēja savā līmenī, vai arī varēja arī labāk, vai... Protams, varēja labāk. Bija normāli. Tāds ir jautājums, vai augums pārsās dod, ka nedaudz priekšrocības labs bumbu cēt izgājienās? Jā, tieši. No divām vienu var noķert. Viena bija diemžēl liktenīgi, iznevās. 50% tomēr? No auguma, jā, 50%. 50 augums, 50% meistarība. Meistarība pievīla augums palīdzēja vienu dabūt. Un arī kāds sajūts bija izviet pirmajām debijā, pirmā līgā? Diezgan biedējošs ātrums. Baigais temps bija spēlē, jākai līdzi. Smadzenes netika līdzi. Baigi ātri viss notika. Bet tā pirmās 15 minūtes bez gola, tad jau viss kārtībā, 16. gols. Tā tāds neliels knockdowns, tad spēle turpinās. Un pēc tam vēl 3 goli un viss kārtībā. Esam ģērbtuvē. Tāds jautājums, kāds no augšas? Augstāks. Ziema ir augstā. Nu, vasarā? Vasarā tuvāk saulē, to siltāk. Iedegt var iedegt? Nu, skats jau tas pats. Un kādu plānu, piemēram, nākam sezonu? Es nezinu. Jāstrādā pa ziemu, tad redzēs, varbūt kāds transferus pavērās. Plāni uz Angliju, nezinu, izdosies. Nā, tā kā ir arī kanāls bijuši skauti spēlēt. Jā. Tas lapjo bumbu. Tur jau nelīst tik daudz, tur būs vieglāk spēlēt. Jā, vai tāds siltākam Spānija, kur lietas ir ļoti reti. Jā, vai kaut kur uz Dienvidamerika, Argentīnu, Brazīliju. Labi, paldies par interviju. Sveicināti, esam apakaļ ēterā. Šoreiz man ir plakā Jans. Un gribētu nedaudz pajautāt, kā tu vērtē šo sezonu vispār kopumā? Nu, man liekas, šī sezona ir bišķi sliktāk nekā pagājušā sezona, jo nav tik labs treneris, kā pagājušajā gadā nav tāds, tā kā pagājušajā gadā tāds Attieksme. Jā, attieksme, vēlēšanas nav tāds, tā kā pagājušajā gadā, un tāpēc arī šī sezona nav tik labi. Un kā tu pats vērtēsi savu kanālu? Es apmienāts savu spēli, vai tomēr? Nē, man liekas, es varēju nospēlēt labāk nekā nospēlēju šī sezonu. Apmēram tāpat kā pagājušajā. Man liekas, pagājušajā bija diezgan labi. Un vēl kanāls, vai, piemēram, dzirdēs, ka tu pirms sezonas ļoti trenējies dejās. Kā tu piesaistīji pēc tam bumtām visām dejām? Labs jautājums īstenībā, jā. Nu, es nezinu, man liekas, dejas tas ir arī saistīts ar futbolu, jā, tas ir daļa no futbola, un tas riktīgi palīdz pēc tam kaut kā spēlēt ar bumbu, tehniski arī labāk. Vai tu ieteiktu arī, piemēram, visai komandai aiziet dejās? Nākušā sezona, lai būtu tā spēlēt labāk, koordinācija būtu? Jā, man liekas, visai komandai jāiet uz tiem dejām. Man liekas, visiem patiks un visiem paliks pēc tam labāk un būs vieglāk trenēties. Šodien ir ļoti laba tendence spēlētājiem gūt savos vārtos. Kāds tev sajūtas bija? Kad es gūlu savus vārtus, tad es vienkārši, priekš man tas bija, nezinu, tāpat apmēram, kā iesaist pretiniekam, jā. Tik tā? Jā. Tā, paldies par interviju. Paldies. Turpinām intervēt SSK Varvijas spēlētāju. Šodien man blakām ir Mārtiņš Končenko. Gribētu jautāt, kā tu vērtēsi šo sezonu komandā? Labi, viss bija normāli. Netiku spēlēt, bet tas nekas, viss bija labi. Tev vairāk nāc, lai komanda izcīna uzvaras, bet pats varētu... Jā, es varu strādāt visu laiku, bet galvenais, lai komandai labi. Šodien bija labi novērots, kad
spēlē pēc kontakta izgāja otrā puslaikā, un pēc 10 minūtēm tu jau biji nos no lakuma. Zvaigžņu spēle, es teikšu tā. Negribēju pats tā, bet sanāca. Vai teikt tā, ka tas bija muļķīgs lēmums tavā pusē, vai arī tiesnes ne tā arī kaut ko? Nu, visticamāk, ka tiesneši nekad nemāk tiesāt. Tā kā tu izdeji visu, ko varēji savu spēkot, bet tiesneši pievīja. Jā, es centos, lai mūsu komanda neielaist vārdus, bet sanāca otrādi. Es padarīju visu spēli sliktāku. Jā. Un pārējo daļu tu varēji redzēt, ka tu vairs nākušā spēle nespēlēji, bet savu kanauts ierādīja otrā līgā. Rītas komandā. Kā tu domā, ka tas tā palīdzēja spēles ziņā? Palīdzēja. 5 goli. 5 goli. Es nekad nebiju iesits 5 golus. Tagad esmu iesit. Bet tur normāli. Tavs rekords, jā? Jā. No, viennozīmīgi. Mans rekords. Tātad, nākamajā spēlē, kur tu gribēji spēlēt? Pirmā līgā vai arī otrā līgā? Protams, ka pirmajā. Grūti pats vārds otrajā. Būs grūti, bet es centīšos. Pēdējais jautājums. Cik šotiņš maksā buksputē? Lats. 1 lats un iesaku pamēģināt. Ir diezgan garšīgs. Paldies par interviju.